sadarbība, protams, mēs mantojam, saņēmām īsteno padomu laika sistēmu, un arī cietumi bija kā padomu laikos. Audzēkņi dzīvojuši pa 30, pa 40 cilvēkiem vienā telpā. Protams, ka bija ļoti, nevis teikšu to, ka ļoti, bet vardarbība bija izplatīta, hierarhija bija izplatīta, cietuma subkultūra. Praktiski padomju laika mantojums nozīmē to, ka cietumi bija labošanas kolonijas. Par resocializāciju mēs vispār nerunājam, jo padomju laikos tika uzskatīts, ka vienīgais, kas var labot cilvēkus, tas ir darbs. Un tad... Latvijas un Norvēģijas sadarbība jau ir ļoti ilgstoša, jau aptuveni 30 gadus, un sākās, ja es nemaldos, tālajā 1993. gadā no Nord-Baltika projekta, kur bija vienkārši veidojās sadarbības cietumi. The first time I was in Latvia was in 1994. That was just a few years after their independence. The correctional service was very much post-Sovietic style. When you have a lot of prisoners in one big room under no supervision, of course they have their own hierarchy, where it's the strongest prisoners that are bosses in these big dormitories. Nebija progresīvās sodu izpildes, respektīvi ieslodzītie nevirzījās pa sodu izciešanas laikā pa pakāpēm vai vēl kas, viņi vienkārši izcieta savu sodu un strādāja, un tas, manuprāt, bija ļoti neefektīvi. Gan plauka savstarpējā vardarbība, protams, arī subkultūras elementi, un tas bija galīgi nepieņemams, un tas bija steigšus jālabo. The background is politics. As you know, Norway is not a part of the European Union. The same with Liechtenstein and Iceland. And staying outside the European Union requires that you have kind of access to the trade market in Europe. So Norway, Liechtenstein and Iceland are voluntarily giving money to EU members to have this kind of access. And with this money, the goal is to reduce social and economical disparities in Europe, but also to strengthen the bilateral cooperation between Norway and the beneficiary countries. So in total, it's 15 countries in Europe involved in these funds. Jā, un uzsākoties no Norvēģu finansējuma periodiem un tādai iespēja Latvijai tajos piedalīties un startēt, protams, tika vērtētas, kurā virzienā iet, un soda izpildes sistēma akūti bija nepieciešams gan jauna infrastruktūra, gan jauna filozofija. Tomēr ņemot vērā, ka CS kolonija ir vienīgais nepilngadīgo cietums Latvijā, un tas ir akūtais, un tā ir mūsu iespēja mēģināt saglābt tos jauniešus, kas nonākuši penitenciārajā sistēmā. Un skaidrs, ka mūsu izvēle arī bija vispirms sākt ar nepilngadīgiem. Jauniešu cietums te pastāv jau kopš pagājušā gadsimta 1954. gada, kad tika dibināts. Te bija ieslodzījuma vietas pārpildīšana. Audzēkņi dzīvojuši pa 30, pa 40 cilvēkiem vienā telpā. Protams, ka bija ļoti, nevis teikšu to, ka ļoti, bet vardarbība bija izplatīta, hierarhija bija izplatīta, cietuma subkultūra. Kaut iekšā Norvēģu grantam viens no pamatiem bija tas, ka viņi dzīvojuši atsevišķās telpās, katras audzēknis,
pa 2 cilvēki, un viņiem bija sava privātā telpa. Ļoti spēcīgi samazinājās praktiski vardarbību skaits. Hierarhija ļoti samazinājusies, un uz doto brīdi viņa praktiski ir novesta līdz nullei. Sveiki! Nu, nāks panorēs ar mani? Jums? Jā, iesim. Labdien! Labdien! Labdien. Ziņo. Uzraudzības daļas uzraugs, kaprāls Uģis Majorovs, bez starpgadījumiem izkārtībā. Cik cilvēki? 14. Uģi, attais lūdzu man telpu. Ir jautājums, vai tu pats tam esi gatavs? Nē, es esmu pilns pārliecības, ka, ja es arī kaut ko izdaru, tā ir mana kļūda. To es esmu pieļāvis pats. Tagad nav tā, ka es nezināju, es negribēju, tagad es zinu. Nē, nu galvenais viss, kā es teicu, ka viss atkarīgs tikai no paša no tevis. To probācijas izrunājies. Jā? Es te tikos uz Ardiņu, jā. Viņš man pateica, kas man jāizdara, lai Un kas tev jāizdara? plāns tā kā šņorē un jāatrod atbalsta personas. Nu, jo probācija uztraucās, ka esmu blakus Jurmolai. Man tur visi pazīstot, un kad es varu ļoti viegli atgriezties atcēlties. Nu, bet labi, blakus Jūrmalai tu tagad uz Ratniekiem aizies, labi, tie turpatās arī blakus ir, jā, bet tu kaut kādu citu iespēju neuzsvēri. Tu tikai Ratniekus apsvēri Prāgā. Man tā sanācis, kad uz mājām nelaiž. Tas arī tā ir tā pati Jurmala. Nu, tev mājās diezgan liels risks atgriezties atpakaļ tam visam to sapu. Es pēc Ratniekiem plānoju kaut kur Rīga, Tālfidus. Nu, labi, un Ratniekos tu saprotu, ka tur arī būs jāstrādā. Es tur ieradīšos, māma atbrauks, jā, un tur arī viss notiks. Un tā mēs varam satikties. Rātnieki Priedējiem nav nemaz nekur tālu, jā. Man tas pats to pašu Jurmalu uz probāciju jābrauc. Kur mēs varam satikties, ko es arī pateicu, es negribu viens brauc probāciju. Sloka Kaugu, tas ir viens solis pāri dzelzceļam. Sākumā es negribu viens braukt. Tev nevajag, jo redziet, tev ir jābūt kaut kādai atbalsta personai, jo ja tu brauksi viens pats, ja, tici man, zinot tavu raksturu, ja, tu to neproti pieņemt vēl, ja, tev ar to baigi jāstrādā. Atceries, dzīve nav rožu dārs, vienmēr ir kaut kādi ērkšķi, ja, un šito tu uzsver tā kā vienu ērkšķi. Ja tu to ērkšķi izdzīvosi, nebūs nekāda problēma. Ja? Nu, davai, iegadījumā, kas tad? Tiekam. Ok, labi, davai. Ar audzēkņiem notiek darbs katru dienu kopš ienākšanas brīža mūsu iestādē. Un ļoti liels darbs tieši kā izaicinājums bija mainīt arī pašu darbinieku domāšanu darbā ar šādiem te jauniešiem. Jo pēc būtības jauniešu attieksme pret mums tas ir spogulis attieksmei pret viņiem. Viņi piedalās programmās, viņi mācās. Katru dienu notiek sporta nodarbības. Viņiem arī tiek mācīts arī arodu apmācība. Labāka un ģimeniskāka un saprotošākā attieksme ir pret pašiem audzēkņiem, ja, jo arī viņi mainās tieši acu priekšā. Neatkarīgi no tā, vai viņš ir pa kaut kādu smagāku nodarījumu šeit sēž vai kaut kādu vieglāku nodarījumu sēž. Ja, vai tāpēc šeit es nekad nedalu kaut kādu konkrētu gadījumu atsevišķi, jo viņi priekš manis pilnībā visi ir vienādi. Bērni. People normally like to do things as they did before. So changes takes additional focus, additional resources, additional knowledges, and it always contains learning. And a lot of people doesn't want to learn something because they feel comfort in the way they are doing something. I was also thinking that criminals should be punished, and that's it. And I never thought differently.
And this cooperation really opened my eyes that they are in prisons, but they are part of society. We should work with them, we should cooperate with them, and we should help them actually to get out of this criminal way of thinking or being. Ko jūs ņematies? Tur zini, kāda tehnoloģija? Jāapkrāso, jāuztaisa apli ar krāsu un jāizpludina ar ūdeni. Tā kā vakardien viņā radīja. Ot, mēs tagad improvizējam. Mēs lapu visu sauni. Nu, jā. Malači. Nu, apmēram tā izskatās. Un jāizpludina ar ūdeni. Jā. Man tie briedīši ļoti patika. Sanita uztaisīja man vienu kartiņu. Vau. Super. Tu jau nosūtīji kādu vai šīs vēl tiks? Es jau paspēju jau. Un šīs palika vēl pāri, ja? Forši. Malači. Ļoti skaisti. Jums klusums pirms pusdienām? Atkarīgo centrā šeit strādāja no 2016. gada, tātad tie jau ir vairāk kā 8 gadi. Tātad cietumos atkarība ir diezgan liela problēma jau daudzu gadu desmitu, saistīts ar to, ka atkarību izraisošo vielu lietošana sabiedrībā ir ļoti populāra un nav noslēpums, ka arī noziedzīgie nodarījumi tiek izdarīti šo vielu ietekmē. Tātad, lai strādātu ar atkarīgajiem, tas ir svarīgs ne tikai sabiedrībā, bet arī kopumā visā pasaulē. Atkarību mazināšanas centrā šeit mūsu darbs atšķiras no tipiskajiem cietumiem ar to, ka mūsu klātbūtne ar notiesātajiem no rīta līdz vakaram. Mēs esam klātesoši ik katru minūti un stundu, izņemot naktsmieru. Prison is much more different than other facilities in this country because they are treating you like a real person. They are teaching things here to how to understand myself, how to manage my emotions, how to manage my thinking, how to do things the right way. To stay out, to stay free, to get a job. Where I come from, we don't have much. We have to do things to take care of ourselves that we don't want to do. When I get out, I'm going to stay there, and I won't be coming back to any type of prison. Darbs ar atkarīgām personām noteikti ir ļoti svarīgs, ļoti nozīmīgs, jo vienmēr ir jāatceras tas, ka šis cilvēks, kurš atrodas ieslodzījuma vietā, arī atkarīgo centrā pēc tam nonāk pie mums sabiedrībā kā pilnvērtīgs sabiedrības loceklis. Un vienmēr ir jāatceras, ka viņš var būt gan mūsu kaimiņš, viņš var būt mūsu pārdevējs, mūsu frizieris vai pat kāds apkopējs vai uzkopējs kādā teritorijā. Tātad kopš 2008. gada mācību centrs atrodas Rīgas centrāla cietuma teritorijā. Proti, mēs esam izvietoti iekšā ļoti burtiski centrāla cietuma teritorijā, kas nosaka virkni ierobežojumus. Jo mācību centrā mēs nevaram izmantot diezgan daudz no esošajām mūsdienu tehnoloģijām un tām iespējām, kuras jau šobrīd patiesībā ļoti plaši citvieti izmanto. Esošās telpas nav būvētas priekš izglītības procesa organizēšanas un nodrošināšanas. Esošās telpas ir savulaik pārveidotas, viņas ir šauras, fiziski nolietojušās, absolūti nav piemērotas grupu darbību. Labdien, labdien! Mūsu esošais mācību centrs bija un ir šobrīd galīgi nepietiekams, tāpēc izlēmām būvēt un celt pilnīgi jaunu, visām vajadzībām atbilstošu mācību centra ēku, kurā tad arī ienest to jauno filozofiju un pieeju darbam ar ieslodzītiem.
det å prøve så godt vi kan å bygge et menneske og rehabilitere et menneske. Mēs mainīsim pieeju darbam, un tāpēc ir vajadzīgs jaunais mācību centrs, kurā mēs tad arī apmācam mūsu jaunos darbiniekus jau pēc jaunās darba pieejas. So welcome to the new training center. For us, it's like a dream which actually came true. And it's beautiful. I really love my job in this place. Jā, mācību centrs tā noteikti nav tikai jauna infrastruktūra. Es uz mācību centru lūkojos kā uz platformu, kad es mācību centru redzu ne tikai kā jaunu infrastruktūru, kas, protams, ir būtiski, bet kad es mācību centru redzu kā paudžu maiņas platformu, kurā mēs strādājam ar jaunu veidu domāšanu. Piesitu, paņemu šeit, pagriezu, vai nu šeit, roku uz priekšu. This is our beauty. I just absolutely love. This is the first place with the first new doors, which will be in the new prison in Liepāja. But we received the first doors, so we are the first. This is how they will look in Liepāja prison. We will be making practical trainings. It's the supervision, it's the communication, it's the tactical trainings, search trainings for forbidden items. Viņš it kā pretojas. Nākam. Šeit. Paņemu. Jā, šeit. Ko mēs tālāk darām? Ņem roku dzauži, sagatavo savu. The greatest look, I think it's from the upside. Here, the practical education and professional, it's impossible without premises, and this is it. Gandrīz pie sienas, un tāpēc mēs varam nostrādāt tā, ka mēs paņemam to roku, piespiežam ar savu pleci pie viņa, redzat? Es viņu piespiežu, es kontrolu viņu roku. Good morning, Kim. Good morning, my dear. How are you? Oh, fine, thanks. I feel so proud when I see the final results. So this is the new beginning. It takes time to develop, and I hope that we can continue for a long time in the future so we can work together on this mission. I believe very much in cooperation across borders. There's no one way to do things here in the correctional field. Our cooperation is about sharing competence and be open-minded, because there are always better ways to do things. Tai vispār bija priecīgi. Tam tāpēc, ka es neatbrīvos, bet turpinātu vēl. Jā, turpinātu attīstīt. Atgriežos savas sabiedrībā. Jums sanākies locījumā? 10 gadi. 10 gadi un tikai gads palicis vēl. Nu, vēl gadīgi, jā. Vai jūtat, ka ir bijusi atšķirība pēdējos gados?
es nevaru teikt, ka kaut kāda atšķirība, bet vienkārši tas, ka cilvēki te uzskata ne tikai, ka tu esi ieslodzītājs, bet notiesāts paliek notiesāts, bet galvenais, ka cilvēks. Viņi sāk redzēt Jā. cilvēku, jūs neesat tikai ieslodzītais, Jā. bet jums ir personība, jūs varat mainīties, jums tic. Tā izklausās. Jā, Jūs jūtat to, ka jums tic. jā, Un tas arī tas, kas palīdz. un tas arī palīdz man ļoti. Jā, jūs redzat, teikšu, ka citi. Ja es agrāk, piemēram, uzskatīju, ko notiesātais, kas viņš var mainīties, nemainīties, bet vienkārši cilvēki no malas to redz, man pašam patīk. Tas arī apliecina to, kā jūs esat apguvis to, kas bija programmā paredzēts, un jūs esat mainījies ievērojami no tā, kāds jūs bijāt pirms tam. Tas ir jā. Tāpat kā mācību centra galvenā vērtība ir cilvēks. Tātad spēja saskatīt aiz katra no mūsu klientiem arī cilvēku. Mēs katrs vēlamies justies droši, gan materiāli, gan fiziski. Mēs vēlamies justies droši par mūsu tuviniekiem, radiniekiem un bērniem. Tādēļ mūsu kā sabiedrības pienākums ir palīdzēt un atbalstīt personām, kuras ir atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas sabiedrībā, lai viņi varētu atgriezties uz likuma paklausīgu ceļu. Ieguldot ieslodzījuma vietās un vispār korekcijas dienestā un darbam ar ieslodzīto, varbūt tas nav tik populārs, bet es uzskatu, ka katrai valstī, kur cenšas uz attīstību, tiecās uz attīstību, uz izaugsmi, tas ir jādara, jo kvalitatīvāk justīcijas sistēma strādās un resocializēs cilvēkus, tad katrs mūsu klients, kurš neatgriežas cietumā, viņš pārtop no patērētāja par devēju, viņš sāk strādāt, maksāt nodokļus un tad arī veicina sabiedrības izaugsmi.